Labdien, mīļā draudze! Es priecājos, ka variet pievienoties šim kopīgajam reformācijas dievkalpojumam Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudzei kopā ar pirmo luterāņu baznīcu Pasco, Vašingtonā. Paldies visiem, kas piedalījās un palīdzēja izveidot šo virtuālo dievkalpojumu. Mani sauc Helga Jansone, un es uzaugu Adelaidē, Dienvidu Austrālijā. Pirms 30 gadiem es pārcēlos uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai kļūtu par mācītāju. Un tagad mēs kopā pielūgsim Dievu. Gods, lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Lūgsim Dievu. Visvarenais Dievs, žēlīgais Kungs, mēs pateicamies Tev, ka Tavs svētais gars atjauno draudzi katrā laikmetā. Izlej savu svēto garu pār saviem uzticīgajiem cilvēkiem. Turi viņus nelokāmus savos vārdos. Pasargā un mierini viņus pārbaudījumu laikā un dāvā draudzei savu glābjošo mieru caur Jēzu Kristu, mūsu pestītāju un kungu, kas dzīvo un valda kopā ar Tevi un svēto garu, viens Dievs, tagad un mūžīgi. Amen. Mūsu pirmo Bībeles lasījumu lasīs Mārtiņš Biršs. Dievs runā caur pravieti Jeremiju un apsola, ka mēs esam viņa tauta. Mēs piederam Dievam un ka mūsu ticība būs mūsu sirdīs un mēs tapsim atjaunoti. No vecās derības pravieša Jeremijas grāmatas 31. nodaļā. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem. Tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām. Tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu valstību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams, atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs, lielie un mazie. Tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Āmen. Šis nākamais Bībeles pants ir reformācijas centrālais teksts, un tas pārvērta Mārtiņa Lutera dzīvi. To izlasīs Kārlis Kaspersons. Bībeles lasījums. Pāvela vēstule romiešiem, 3. nodaļa, 28. pants. Jo mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Āmen. Kaspersona kungs arī lasīs no Jāņa evaņģēlija.
par brīvību Kristu. Kāda pēc jūs prāta ir mūsu brīvība kā Kristus sekotājiem? Mēs esam atbrīvoti no raizēm par sodu par mūsu grēkiem, bet mums ir arī dota brīvība būt mīlošiem un laipniem. Lasījums no Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļas no 33. līdz 36. pantam. Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrama dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi, es jums saku. Ik viens, kad grēku dara, ir grēku vergs. Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Alleluja! Šodien mēs atceramies Kristiešu atjaunošanas dienu. To dienu 31. oktobrī 1517. gadā, kad Mārtiņš Luters pienagloja viņa 95 tēzes pie Vittenberga universitātes durvīm. Šis bija oficiālais sākums Romas katoļu baznīcas reformācijai. Bet Mārtiņš Luters nebija pirmais, kurš apstrīdēja romiešu baznīcu. Vairāki teoloģi pirms Lutera laika saredzēja, ka kristiešu ticībai vajadzēja atjaunošanu. Bet bija viens sen pirms Lutera, kurš arī pamudināja ticības atjaunošanu – Jēzus Kristus. Jēzus piedzima Izraēļa jūdu ticībā. Viņš uzauga kā labs, ticīgs izraēlietis. Viņa vecāki mācīja viņam Izraēļa tradīcijas, un viņš tām sekoja visu mūžu. Bet Jēzus saredzēja lielu problēmu savos tautiešos. Viņiem vissvarīgākā lieta bija paklausīt likumiem, kurus viņi ieguva no Mozus. Likumi par rituāliem, ēšanu, tīrību un no kura turēties tālāk. Viņi turējās pie šiem vairāk nekā pie tās patiesības aizlikumiem. Viņi turējās pie likumiem un ne pie Dieva. Piemēram, 3. Mozus likums saka: ievēro sabatu dienu, kad tu to turi svētu, kā tas kungs tavs Dievs tev to ir pavēlējis. Tādēļ Izraēļi it nevienu darbu nedarīja sabatā. Bet kas ir tā patiesība aiz šo likumu? Tā ir, ka Dievs, kurš ir mums labprāt devis tik daudz, prasa, lai mēs turam šo dienu atsevišķi, atminēdami Dievu pateicībā, lai viņu cildinātu un cienītu. Jēzus, kurš pareizi izprata Dievu gribu, varēja norādīt to patiesību aiz Dieva likumiem, un tā atjaunoja Izraēļa ticību no legālismu. Kādā veidā? Viņš dziedināja slimos sabatā, un tie atveseļojās cildinot Dievu. Nāc, kungs, Jēzu! Jēzus nedistancējās no nabagiem un pamestiem, tāpēc, ka viņa bija piesārņoti. Viņš gāja tieši pie tiem, slavēt Dievu mīlestību. Jēzus pasludināja brīvību caur ticību Kristum. Bet
Izraēlieši negribēja atzīt viņa vajadzību Jēzu atbrīvošanai, un viņi gribēja nogalināt Jēzu kā ķeceri. Eventuāli, sen pēc Jēzus debesbraukšanas, Kristus sekotājiem bija jāšķirās no judaisma. Jūdi neakceptēja viņu brīvību, un kristiešu uzsāka atsevišķu Kristus baznīcu. Lutera laikā kristieši bija vai no austrumu ortodoksā baznīcā vai Romas katoļu baznīcā. Luters pats bija katols, uzauga ticīgā katoļa ģimenē un gribēja palikt katols. Viņš iegāja klosterī, lai kalpot Dievam baznīcā. Bet Luters saredzēja problēmas kristiešu ticībā. Tāpat kā Jēzus laikā, ticīgie atkal turējās pie likumiem un aizmirsa, ka visas baznīcas likumi, pat visas doktrīnas rāda uz Dievu. Viņi pieklaujās pie likumiem un tradīcijām. Kāpēc? Daļēji aiz bailēm no elles, no mūžīgās nolādēšanās. Baznīca mācīja, ka pāvestam Romā bija autoritāts pāri visai baznīcai un ka viņš bija nemaldīgs. Tikai pāvests un daži priesteri zināja, kā izprast Bībeles rakstus. Raksti, kuri bija lasīti baznīcās, tika lasīti latīņa valodā, ne vāciski, un tauta to neprata. Patiesība bija baznīcas autoritātes rokās, un ticīgie cilvēki bija tā vergi. Baznīca mācīja, ka cilvēkiem bija jāpelna ceļu uz debesīm. Viņi maksāja indulgences priekš viņa grēkiem, un tad baznīca izdalīja piedošanu. Tā baznīca izmantoja cilvēkus, lai dabūtu vairāku naudu. Baznīca arī mācīja, ka tauta nevar dabūt vīnu pie dievgalda, un ka mācītājs bija tas, kurš burtiski pārmainīja dievgalda vīnu par Kristus asinīm, tad, kad baznīcas zvans zvanīja. Luters mēģināja izprast Dieva gribu, ne pasaulīgo gribu. Vienīgā vietā, kur viņš zināja atrast Dievu gribu, bija Dieva vārdos. Un ar to viņš pārvērtējās, atjaunodamies viņa prātā un garā. Bībelē viņš atrada to patiesību, ka mēs esam taisnoti, mēs esam izglābti no atsvešināšanās un atdalīšanās no Dieva tikai caur ticību. Mūsu grēki ir piedoti caur Dieva dēlu, kurš mūs atbrīvo. Mums nevajag mācītāju, lai mums piedotu, un neviens nevar nopirkt kāpnes uz debesīm. Vai tas nozīmē, ka nav pareizi, ka baznīca prasa pēc naudas? Nē, baznīcai vajag naudas, bet mums nevajag to dot, lai pasargātu mūs no elles. Mēs to dodam pateicībā. Luters ticēja, ka Dieva vārdam ir jābūt pieejamam katram cilvēkam, un tāpēc viņš to pārtulkoja vāciski. Arī viņš bija pietiekoši drošsirdīgs, lai stātos pretī pāvesta prasībām. Viņš pienagloja 95 tēzes, 95 apgalvojumus par baznīcas un ticības atjaunošanu. Piemēram,
viņš aicināja visus kristiešus iet pie Dieva galda, baudot maizi un vīnu, jo visi ir pilnvaroti saņemt žēlīgā Kristus klātbūtni. Bet Romas baznīca neakceptēja Lutera mācības un izmeta viņu no tās baznīcas kā ķeceri. Eventuāli tiem, kuri ticēja Lutera izsludinātām tēzēm, bija jāšķirās no Romas baznīcas, un viņi veidoja pašu savu luterāņu baznīcu. Ko viss šis nozīmē mums šodien? Vai mūsu ticībai vajag atjaunošanu? Kamēr mēs esam šai pasaulē, mēs esam grēcinieki. Kamēr mēs dzīvojam nepilnīgā pasaulē, atjaunošana būs vienmēr vajadzīga. Bet kā? Ko Jēzus darīja, lai atjaunotu ticību viņa laikā? Ko Luters darīja, lai reformētu baznīcu? Viņš jau neuzticās paša personīgai gribai. Jēzus un Luters pievērstās Dievam. Abi padevās Dieva gribai. Viņi atvēra savas sirdis un domas Dievam un klausījās uz Dievu un uztvēra Dieva atjaunošanu. Mēs nevaram paši sevi atjaunot. Mēs varam tikai atkārtot darīto. Lai būtu atjaunoti, mums vajag kāda ārpus mums, un tikai Dievs var to darīt tādā veidā, kas nav šai pasaulē līdzīgi. Un varbūt tad mēs varēsim saskatīt, kādā veidā mēs varam reformēt daļu no mūsu pasaules šodien. Vai tas būtu baznīcā, darbā, ģimenē, sabiedrībā vai mūsu darbībās. Jēzus un Luters meklēja patiesību tāpat kā mēs. Viņi reformēja ticību patiesības vārdā, zinādami un klausoties Dieva vārdus reiz pēc reizes. Mēs varam vienmēr saredzēt Dieva vārdu jaunā gaismā, un šī ir mūsu brīvība. Tā brīvība būt atjaunotiem. Cilvēki mēģinās mūs paturēt vecos ceļos, bet kā svētais Pāvils rakstīja vēstulē Romiešiem 12. nodaļā 2. pantā. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Āmen. Mārtiņš Biržs mūs vadīs tēvreizes lūgšanā. Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Pati pirmā himna mūsu dziesmu grāmatā ir Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Mārtiņš Luters to uzrakstīja, pamatojoties uz 46. psalmu. Vispirms mums psalmu lasīs Pēteris Saulītis, un tad kopā dziedāsim reformācijas himnu. 46. psalms. Dievs kungs ir mūsu stiprā pils. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļi svīņ, un lai no bangu trakošanas visi kalni drēb. Taču Dieva pilsēta iepriecina viņa strauti, tie iepriecina viņa svētnīcu, kas visaugstākam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās pamati negrījosies. Dievs tai palīdz jau rītam austot. Tautas trako un valstis krīt, zeme izkūst, kad viņš paceļ savu balsi. Nāciet un skatieties tā kunga darbus, kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mīķēties visā pasaulē, kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina. Rimstieties un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebaots ir ar mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Yeah.
Man ir bijis liels prieks vadīt šo dievkalpojumu kopā ar jums. Lai Dievs jūs pasargā un bagātīgi svētī. Šo dievkalpojumu noslēgsim saņemot mūsu arhibīskapes Laumas Zuševičas svētību. Dievs tās kungs svētī tevi un pasargā tevi. Dievs tās kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Dievs tās kungs atceļ savu svēto vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Amen.